telpas veikalā, un šodien tiekamies ar Elīnu, kas augusta mēnesī ieguva 2. vietu un iespēju apmeklēt kinoproducēšanas kursus Ķelnē. Elīna, pastāst lūdzu, kā tu nonāci līdz jomai kinoproducēšana? Saistība ar kino man sākās 3 gadus atpakaļ, kad uzreiz pēc vidusskolas beigšanas izlēmu doties mācīties uz Tallinu Baltijas filmu un mēdīju skolā audiovizuālo mēdīju specialitāti. Programma kā tāda, principā, ir viens liels ievads visā šajā jomā kā tādā, vispārēji sākot, apgūstot priekšmetus, sākot no biznesa pamatiem, sabiedriskām attiecībām līdz konkrētam scenāriju rakstīšanai un filmu montāžai. Bet pēc 1. gada, vairāk vai mazāk jau es skatījos uz producēšanas virzienā un vairāk arī to jomu praktizēju un attīstīju skolas darbos un ārpus skolas darbos. Un tagad, kad ir pagājušie 3 gadi, skolu vēl absolvējis neesmu, palicis diplomdarbs, un tāpēc arī vēlēs iegūt specializētāku izglītību, kas tuvākajā apkārtnē iespējams nebija. Un tad vienkārši sanāca tā, ka uzgāju šos Ķelnas filmu skolas starptautiskos producēšanas kursus un pieteicos un tik iekšā. Kā tu izvēlējies studēt šo specialitāti? Kad mācījos vēl vidusskolā, tad principā ļoti daudz nodarbojos ar ārpusskolas aktivitātēm un organizēju dažādas pasākumus. Un tad kaut kā likās, varbūt, ka tas būtu kaut kādā veidā saistīts ar šiem audiovizuāliem mēdījiem, kas savā ziņā producenta darbs ir arī organizatorisks un projektu vadīšana un tas viss, ko es darīju pirms tam. Bet vienkārši arī tas, ka likās, negribējās studēt kaut ko ļoti, tādu ordināru. Pastāst lūdzu par savu līdzinējo pieredzi producēšanā. Man līdzinējā pieredze vairāk, protams, saistās ar skolas darbiem. Skolas laikā ir pieredzēta producēt visdažādākie veidu formāti, sākot no televīzijas šoviem, mūzikas video, dokumentāls films un spēļu films. Principā visveiksmīgākais projekts ir viena dokumentālā filma, kuras režisors ir Jānis Jurkovskis, par karostas iedzīvotājiem, kur dzīvo pie Liepājas tas atrodas. Un šo filmu sākotnēji mēs producējām un veidojām priekš Gētas institūta konkursu, kas vēlāk pārtapa arī par režisoru diplomdarbu un šobrīd ļoti veiksmīgi turpina savu dalību dažādos starptautiskos festivālos. Ar ko īpaši ir Ķelnas filmu skola? Skola kā tāda pati nebija viens no faktoriem, kāpēc es izvēlējos tieši pieteikties tur, bet vairāk tas, ka skola spēja piesaistīt ļoti plašus, lielus cilvēkus no industrijas, kuriem ir ļoti liela pieredze un kurš šobrīd aktīvi nodarbojas ar producēšanu un strādā ar režisoriem, kas ir pasaulē starptautiski zināmi. Un ka viņi spēj šos visus cilvēkus 3 dienu laikā pie mums atbrauc 10 cilvēku, vismaz tikai uz stundiņu ar mums parunāt un dalīties savā pieredzē. Kā tu uzzināji par labajiem darbiem un kā tu nolēmi piedalīties? Man liekas, vasarā jūs jau noteikti paši pamanījāt, ka jums bija tāds kino vilnis. Katru mēnesi bija vismaz viens projekts, kas bija saistīts ar filmām. Un tad tie pionieri no mana cilvēku loga bija viena cita īsfilma, kur arī piedalījās konkursā, manuprāt, jūnijā. Svešā osta, un tad ar viņiem tas tā sākās. Jūlijā bija viena cita dokumentālā filma, un tad, kad es sapratu, kad man atnāca vēstule, ka es esmu pieņemta kursos, tad es sāku domāt, kur es varētu meklēt palīdzību, lai uz viņiem izbraukātu visu šo pusgadu. Un tad viena no pirmajām domām bija labie darbi. Tiem, kas pašlaik konkursā cīnās par balsīm, noteikti interesē, kā tu ieguvi tik lielu atbalstu. Pirmais, protams, kas nāk prātā, ir pirmais kā padoms, ja pie balsīm nestrādā, tad pats par sevi nekas nenotiks, Un manā gadījumā es domāju, ka vislielākais paldies jāsaka ir manai mammai, kurai ir skolotāja, strādā skolā. Un attiecīgi tad viņi izdomāja visādas tehnikas, kā vasarā tikt pie skolotājiem, ne tikai savā skolā, bet arī citur. Tad tas, ko es iesaku, ir iesaistīt visu ģimeni, visus radus un pat arī nepazīstams cilvēks un vienkārši nekautrēties. Ja tiešām ļoti gribās, lai tas projekts iegūtu šo finansiālo atbalstu, tad ir jāizmanto visas metodas, protams, kas ir labdabīgas, bet izmantojot visus resursus un cilvēku kontaktus iespējamos, kādi vien ir pieejami.